teiciens jaunavas zvaigznā dzimušiem, ko es to pļausu, spilgt attieksies uz jūlija mēnesi. Tas nozīmē viss, ko iesaisiet visās jomās, pēc attiecīgi laika periodiem iedos atpakaļ ražu. Uzmanīgiem jābūt, ko ieguldat vai neieguldat savā veselībā, kāda vārda izskan par jūsu muti, kāda rīcība, kādi lēmumi, ko ieguldat attiecībās, ko karjerā, ko apmācībās. Apmācības ir joma, kur īpaši ir vērts pievērst uzmanību, jo nav jau noslēpums, ka tas, ko jūs iemācāties, nekādi nevar tikt atņemts ne pie kādiem apstākļiem, kas mēdz nonulēt materiālas lietas. Tamdēļ būtiski ir ieguldīt sevi apmācībām, vai tā ir kāda valoda, kur jūs nostiprinat, kuru jau mākat, vai jauna, ko mācāties, vai uzsākt mācīties, vai kādi kursi, vai lēmums jau par ilgtermiņa mācībām, vai paši zinoši dažādi semināri, retrīti, vienkārši pat jebkuras grāmatas lasīšana vai izzinošu video vai apmācību video noklausīšanās jau iedos vairāk, vismaz 300% nekā jūs to darītu kādā citā laika periodā. Šis ir ļoti pateicīgs laiks, kur gan jūs sajutīsiet īsto virzienu, kur gan tas jums brīdī, kad jūs redzēsiet pielietojumu, atnāks atpakaļ. Kā jau tika minēts par sēšanu un pļaušanu. Lai gan var būt momenti, kur daži no jums ir pārspīlēti. Un šeit jāsaprot, ka mācīšanās nav vienīgā nodarbe. Un ieslīgstot tikai un vienīgi apmācībās, pazaudēt saikni ar realitāti. Un tas var ietekmēt, izstot no kādām zemes ikdienas jomām ārā uz ilgāku laiku. Tamdēļ šī apmācību joma ir svarīga un ir jātīst, un tajā jāiet taču ar apzinātību, ar saprātu, ar to, kā jūs arī sekojat līdzi citām zemes dzīves ikdienas sfērām un jomām. Īpaši būtiski ir sevi ieguldīt ne tikai savā apmācībā, tiem, kuriem ir bērni, krustbērni, mazbērni, vai skolojamiem, vai arī tie ir dzīvnieki, jebkas, kur jūs varat ieguldīt savu enerģiju un laiku, viedi, palīdzot pavirzīties uz priekšu attīstībā un mācībās un apzinātībā, izvēlēs pieredzē. Vai tas ir burtiski jūs ieguldat savu darbu un enerģiju, vai tas ir finansiāli, vai tas ir ar padomu, ar atbalstu, vai tieši pretēji neiejaukšanos, ļaušanu. Tas atkarīgs, protams, individuāli katram atsevišķās situācijās. Būtiski saprast, ka arī šeit jūs varat iedot vairāk kā jebkad citā laika periodā. Tamdēļ būtiski izmantot šo te mēnesi pēc iespējas labāk. Jo atkal augusta sola citas vēsmas, kur labāk sev vest fokusu. Kas attiecās uz partnerattiecībām, tad partnerattiecības solās būt harmoniskas, maigas, mīlošas, ja esat mierā ar sevi. Tamdēļ nedrīkst aizmirst savu mieru, savu atpūtu, savu labklājību, pateicību, rūpes par sevi, mīlestības uz sevi. Vajadzīga pārēm, jo, kā jau dzirdējāt, šo mēnesi jums sola diezgan ražīgu un darbīgu, tātad arī ieguldījums sevī
jābūt līdzsvarā, tad arī attiecības solās būt mīļas, harmoniskas, pateicīgas, un pat, ja fiziski laiks pavadīts nebūs tik lielā apjomā, tad tā kvalitāte augs augumā. Tas, kas būtiski zināt, ir, ka jābūt uzmanīgiem ar aktīviem sporta veidiem un dažādiem izaicinājumiem, risku, kas saistīts ar fizisko ķermeni, ātrumu, derībām, izmēģināšanu. To varbūt atlikt vairāk jau uz augusta beigām, un šeit pavērot, kā citi pieņem izaicinājumus, ļaujot sev aizrauties, nodarboties ar sev kaut ko jau pazīstamu, zināmu un piemērotu, neuzsākot neko jaunu, kas prasa risku, prasmes un var kaut kādā veidā ietekmēt fiziskā ķermeņa labklājību. Būtisks faktors arī šajā jomā attiecās uz jaunu ēdienu, recepšu, restorānu, īpaši ceļojuma laikā izmēģinājumu. Arī šeit jābūt uzmanīgiem, pārliecināties kaut vai 7 reizes par atsauksmēm, par ieteikumiem un uzticēties savām acīm, degunam, sajūtai, nesāt līdzi ātrās palīdzības dažādus preparātus, kā piemēram veselus piparus, un pie mazākām aizdomām lietot tos, jo arī šajā mēnesī var būt šāda tipa izaicinājumi un pieredzes šķērsot jūsu ceļu. Esiet uzmanīgi šajā jomā, vai arī vienkārši esat informēti un ziniet, ka var būt šādas pieredzes arī jūsu ikdienā. Visādi citādi ieteicams maksimāli baudīt vasaru, baudīt dabu, baudīt prieku, kopā būšanu, mācīšanos, attīstību un sevis mīlēšanu.